kas ir bowling celiņi. Atļaušos pieminēt, ja gribās visu metros, tad internets ir jūsu rokās, māte Google palīdzēs, bet šobrīd būs viss colās un, vienkārši tāds mazs ieskats, kas tie tādi ir un kā tas viss izskatās un parunāsim varbūt par tām niansēm. Tad, tā, šis ir celiņš. Es zinu, izskatās biedējoši. Ļoti daudz visa kā sazīmēta. Pēc tam vēlāk es arī būs sīkāk, detalizētāk, bet īsumā par to, ko mēs šeit redzam. Mēs redzam ieskrējienu zonu, tiem, kas nemāk tulkot, tā saucās approach. Tas ir pašā sākumā pie līnijas. Es nezinu, vai peli te redz, gan jau, ka varbūt redz, bet mēģināšu kaut kādā veidā rādīt. Jo man kaut kā nesanāca dabūt šito te, kas rāda mouse pointers, varbūt. Ir pēle redzami, jā. Jā, tikai pointeram vai krāsu. Es ar šito te neesmu sen nodarbojies. Ļoti sen, iezīmēsim sarkanu. Tā. Vot. Vēl negrib. Very thick aiziet. Viņš kaut kā negrib zīmēt. Labi, tad nebūs pele. Tādā ziņā pele. Jā, ieskrējiena zona. Kā mēs redzam, viņa ir 15 pēdu gara. Tas ir tālākie doti, kas ir atzīmes. Ņemiet vērā, ka citos celiņos ir 7 tie punktiņi, šeit ir tikai 5. Un daudzos zālēs un daudzos centros ir sava specifika, kad arī ir tikai 5. Un tad ir jāiemācās skaitīt dēlīšu. Šajā zīmējumā dēlīšu nav, bet es vēlāk viņus vēl parādīšu. Tā. Tad ir saucamie targeti, arrows, bultiņas. Bet pirms tam ir vēl vispār foul līnija, jeb šo soda līnija, punktiņi, kas arī palīdz tēmēt. Tad ir vienkārši celiņš, tad ir tālākie targeti, kas ir, kā saka, attālumā indikātori, un ir ķegļi. Un celiņa garums 60 pēdas, tiem, kas ir tādu terminu dzirdējuši, sākās no pašas līnijas līdz pirmajam ķeglim. Tā kā tas nenozīmē, ka celiņš ir līdz tur, kur ķegļi beigās, viņš ir tikai līdz pirmajam ķeglim. Un arī varam ieraudzīt ķegļus, kā viņi stāv, kā viņi tiek identificēti, kurš ir 1., 2., 3. Un vienmēr skaita no kreisās uz labo pusi un pa katrai rindai. Tad iesim tagad sīkāk, būs jau skaidrāka bilde. Viens jautājums uzreiz. Šeit ir norādīts approach 12 pēdas vai 15 pēdas. Ja es nemaldos, arī kaut kāds obligātais nosacījums, cik ir jābūt arī turnīrā, pareizi, jo ir citas zāles, kur ir īsākie approachi, kā mēs zinām, pieņemsim YouTube kanālam Peki, viņam ir tajā zālē, mājas zāle, viņam ir īsākie approachi, un kur ir foul lines izslēgts, lai nepīkst, jo bieži sanāk kāpt uz tā celiņa. Tāpēc ir kaut kāds ierobežojums, cik ir minimālais jābūt? Jā, to visu var arī atrast internetā, bet tie doti, viņiem būtu jābūt vienādā attālumā, tā kā šeit ir norādīts 15 pēdas, un, ja es pareizi atceros, tad mazāk arī nevarēja būt. Jo ir citas zāles, kur ir, pieņemsim, skatoties televīzijā, arī ir tā, ka tev liekas, tas balraturns ir atstiepts nenormāli tālu atpakaļ, un tas approach ir ļoti garš. Jā, tur būs pāris bildes, kurās varbūt arī to varēs redzēt, bet tas bišķītiņ vēlāk. Te, kur arī var redzēt celiņa platumu, 41 līdz 42 colām, tas ir no iekšējās un līdz ārējai malai. Kāpēc tur ir 41, 42? Tāpēc, ka galā ir pusdēlītis, tā kā vēl mazāk. Kopā uz celiņa vispār ir 39 dēlīši, un
Kāpēc 39? Tāpēc, ka, ja mēs skatāmies šeit pie arrows, pie bultiņām, šeit ir parādīts, uz kura dēlīša katra bultiņa stāv, mums pa vidu 20. Un uz to vienu pusi ir 19 dēlīši, uz otru pusi ir arī 19. Un kopā sanāk tādā veidā tie paši 39. Jo, ja mēs skaitītu visu laiku pa 5 dēlīšus, mums 40, diemžēl, nesanāk. Mums aptrūkstās. Mēs nevaram tad nolikt pa vidu 20. dēlīt. Bet ko mēs vēl šajā zīmējumā varam redzēt? To, cik tālu atrodas bultiņas, ka vidējā bultiņa, jeb tā, kas atrodas uz 20. dēlīša, ko mēs spēlētāji saucam pa 4. bultiņu, viņi atrodas 15 pēdu attālumā. Un tad varat iedomāties, celiņš ir 60 pēdas, tā jau ir 1/4 daļa celiņa, ko jau bumba ir veikusi, un tādā veidā ir vieglāk kaut ko analizēt un sekot līdzi. Ir cilvēki, kam arī patīk spēlēt uz punktiņiem un tēmēt un skatīties tur. Bet tiem, kas skatās tur, tēmēšanas sistēma nedaudz mainās, un tas, kā viņi pielāgojās pie celiņa, arī ļoti mainās, un tās korekcijas varbūt liksies un jutīsies asākas, nekā, kad skatās uz bultiņām. Jo ir tā, jo tuvāk tu tēmē, jo mazāka korekcija vairāk ietekmē. Jo nedaudz tālāk tu tēmē, jo, teiksim tā, tas pats viens dēlīts, ko tu pakusties ar kājām, tev neliksies tik liela kustība, kā, pieņemsim, ja tu tēmē tuvāk. Varbūt tā neskaidri izteicos, bet, es domāju, doma ir skaidra. Jo galvenā atšķirība, vismaz ko es pats piefiksējis, skatoties uz bultiņām, tu pirmkārt izlaid bumbu vēlāk, nezinu, vismaz man tāds sajūts ir, un bumba pagriežas mazāk. Skatoties, pieņemsim, to pašu foul līniju, ko es pārsvarā izmantoju, es no bumbas atbrīvojos maksimāli ātri, un bumba maksimāli arī daudz strādā. Tāpēc tas ir vismaz tās lietas, ko es esmu pats pamanījis, un kā var mainīt to spēli. Ja bumba ir agresīva, skatāmies vienkārši tālāk. Vai pa maz agresīvu, tur vienkārši skatāmies tuvāk. Jā. Un katrs savu tēmēšanas sistēmu, protams, atstrādā. Ir cilvēki, kas arī skatās celiņa galā vai tikai uz cegļiem, bet pats galvenais, kas ir jāatcerās, ka profesionāļi, lai ir kādi nebūtu, ir arī, kas spēlē uz bultiņiem, ir, kas spēlē uz dotiem, ir, kas skatās uz foul līniju. Bet kopumā viņi tāpatās skatās pēc tam uz visu celiņu, kur bumba izgāja cauri, un tad veids korekcijas, un skatās, vai bumba iziet cauri tiem punktiem. Viņi savieno pēc iespējas vairākus punktus, jo, ja viņi to nedarītu, viņi nespēlētu tik precīzi, viņi nevarētu veikt tās korekcijas tik ātri, kā viņi to veic, un pielāgoties pie celiņiem. Jo, ja cilvēks vispār netēmē, tad ir ļoti, ļoti grūti noturēt stabilu metienu. Tāpēc arī ir šie indikātori uz celiņiem, kas mums palīdz un atvieglo dzīvi. Jo, es domāju tā, ka tu tagad arī, kad skaties uz foul līniju, tu tāpatās seko līdzi, kur bumba iziet gan pie targetiem, gan beigās, gan kā ķegļos iet, vai ne? Protams, jo bieži ir tā, kad ir īpaši ir kaut kāda sausāka eļas programma. Ja mēs skatīsimies tikai, ko bumba dara beigās, tad viņas drīzāk beigās ir pazaudējis visu savu enerģiju, bet mēs nesaprotam, kāpēc viņi pazaudēja, jo viņi nostrādāja tepat tās pie kājām, ko mēs nepamanam. Tāpēc ir jāvēro gan no paša sākuma līdz pašām beigām, ko tā bumba īsti tur izdara. Tad mēs varam daudz labāk saprast, vai sākums ir sauss, vai tiešām beigas ir slapjas un kāpēc tas tā viss notiekās. Jā, šeit arī starp citu ir norādītas pēdas līdz bultiņām, pieņemsim, līdz pirmajai bultiņai ir 6 pēdas no foul līnijas, otrajai ir 9 pēdas, trešajai 11, līdz 4. ir 14. Un tad sanāk, ka viena bultiņa ir 1 pēda garumā. Tas ir labi zināt, un atceramies, ja mēs pieņemsim tēmējiem uz tām pašām bultiņām, labāk ir tēmēt vienādā attālumā, nevis skatīties tikai uz to bultiņu, jo, kā Elvijs teica, ļoti mainās bumbas reakcija un arī mainīsies leņķis līdz ar to, no tā, cik tālu mēs skatāmies. Tāpēc, jā, turam to attālumu, kur mēs tēmējam vienādu, lai tās korekcijas, ko mēs veicam, būtu līdzīgas, jo citreiz var gadīties tā, ka mēs pamainam vietu, pamainam mērķi,
bet mēs tagad skatāmies tuvāk un beigās varbūt tā vieta nepamainījās un viss ir tāpatās, un tāpēc mēs brīnamies, ko mums bumba dara. Tā arī ir lieta, kas ir jāpraktizē, kas ir jāiemācās tēmēt vienādā attālumā, kur tev ar tavu spēli ir ērti, lai metiens būtu pēc iespējas vienādāks. Ja ir situācijas, kad vajag kaut kā bumbas reakciju, varbūt tur, lai viņi izslīd vairāk vai ātrāk strādāt, jā, tad tajā brīdī mēs varam paņemt acis tuvāk vai tālāk, bet visā citādi tēmējam vienā attālumā. Vai arī kā negribētu skatīties uz bultiņu un uz viņu mest. Jā, tāpēc arī pieņemsim, kad es biju Somijā, man arī stāstīja par to, ka ļoti labi ir fokusēties uz tiem pašiem dotiem vai manā gadījumā uz fall līnijas, jo fall līnija un doti nekur nemainās. Viņas nav kā bultiņas, kad tuvāk pie centra viņi ir tālāk un tuvāk pie malas viņi ir tuvāk pie tevis. Tāpēc jā, tās ir lietas, kas it kā nemainās, bet citrā zālē atkal ir jā, tas, kad ir grūtāk tos dotus pirmkārt saskatīt, vai arī tas celiņa nodalums ir lielāks, un tad ir grūtāk fokusēt to punktu, kurā tu gribi trāpīt. Labi, iesim tālāk. Vēlreiz bišķītim pieķersimies celiņiem, dēlīšiem. Šajā zīmējumā ļoti labi var redzēt, un šeit ir uzzīmēts, kā skaita dēlīšus gan labroči, gan kreļi. Un tad labroči skaita no labās puses uz kreiso, un attiecīgi bultiņas atrodas 5., 10., 15., 20. dēls, tad ir 25, 30, 35 un kreļiem otrādi. Un mēs redzam, ka tie dēlīši atšķirās krāsās. Vēlāk būs arī vēl citas bildes, kurās varēsim redzēt, ka nevienmēr tie dēlīši arī vispār ir uz celiņiem, bet tas viss mums palīdz ieraudzīt, kur bumba atrodas. Uz kura dēlīša viņi izgāja, kā viņi noreaģēja un tā tālāk. Tas ir viss tikai, lai mums palīdzētu spēlēt, jo ja viņi nebūtu, tad būtu ļoti interesanti spēlēt, un katram spēlētājiem noteikti izveidotos vēl citas sistēmas, lai viņi varētu sev uzlabot rezultātu un atkārtot metienus. Tad ir tālākie targeti, kas ir rangefinderi angliski, jeb kā es viņus tulkoju attāluma lokatori, jo viņi tiešām palīdz noteikt, kur bumba varbūt pagriežās, cik tālu un kā viņa strādā, ja? Un viņi arī atrodas uz saviem dēlīšiem. Tātad tie, kas mums ir tuvāk, tie sākās no 34 pēdām līdz 37, un viņi atrodas uz 15. dēlīša, jeb 5 pa labi no 20. un 5 pa kreisi. Un tālākie atrodas no 40. pēdas līdz 43. un viņi atrodas uz 10. dēlīša. Un šeit var tādu piemēru pieminēt, ka, pieņemsim, ja es saku Elvijam, davai, Elvij, izmet targetos caur 20 uz 10, ja? Nu, viņš uzreiz var vizualizēt, nu, kur te būs 20, jo viņš zina, kur ir 20. bultiņa, un 10. dēlīts, nu, viņš redz, nu, bumbai tā tad jābūt tur. Bet es uzreiz pieminēšu, tāpēc ir vēl attālums. Uz 10. dēlīšu viņš var trāpīt. Māriņa, nu... Jā, atvainojos. Uz 10. dēlīšu viņš var trāpīt, bet tas attālums var būt cits. Kur? Uz kādas pēdas? Tā to jau diktē Eļas programma. Jo es pateikšu Elvijam, nu, viņš spēlēs uz 45 pēdām uz 10. dēlīšu, tad jau drīzākais, ka tas būs uz kaut kādu 45 pēdas. Es gribu redzēt, lai viņam bumba būtu uz 10. dēlīšu. Var būt uz 43, ja ir īsāk. Ja, bet nu vismaz būs kaut kāds indikators, kur tai bumbai jābūt. Uz īsākas eļas, nu, varbūt es gribēšu redzēt viņam bumbu uz 34. dēlī, 4x4 pēdas uz 5. dēlīšu. Lūdzu, tad mēs to arī varam vizualizēt vieglāk. Šie attāluma indikātori mums to palīdz izdarīt. Vai tev ir vēl kādi komentāri par šo, kā vēl var šo te izmantot un pielietot? Tādā ziņā, tagad es pārgāju 2 rokām, ļoti labi šitas man palīdzēja. Ir īpaši, kad viena no manām bumbām mistiski sāka ļoti strauji griezties.
Un tad es sapratu to, ka Jēļas programma bija tajā brīdī, man liekas, bija 44 pēdas, bet tā bumba nostrādā pie tuvajiem attāluma lokatoriem. Tad ir tā, ka tad es saprotu to, ka ok, tā bumba strādā daudz ātru. Un tad bija pirmie metieni uz tās eļas, kas nozīmē to, ka visdrīzāk tā bumbai pa lielu reakciju, vai arī celiņa topogrāfija ir kaut kāda nepareizāka, un ka vienkārši tā bumba nedara, jo viņi tev nolasa daudz ātru, un tad tu vari saprast, vai to bumbu vispār arī spēlēt vai nespēlēt. Jā, un tad ir saucamais Pindex, jeb šo ķegļu galds, vistiešākais tulkojums, jā, kurš sākās pēc 60 pēdām. Šādi viņš izskatās, viņš var bišķīt atšķirties tur krāsā, tur gaišāks, tumšāks un tā tālāk, bet šādi viņš izskatās un te var aptuveni vizualizēt ķegļu izmēru un to, cik lielā attālumā viņi stāv, un viņi nebūtu nestāv blakus, tā kā izskatās no attāluma. Viņiem tur ir savs attālums, un te baigi daudz nav ko stāstīt. Tad ir tādi lieta kā grāvis pie ķegļiem. Šo es ieliku tikai tāpēc, lai varētu jums parādīt, šeit arī viņš ir plakans šajā bildē. Ieliku, lai parādītu to, kāpēc varbūt citur ķegļi izlec, kāpēc neizlec, bet tas ir atkarīgs no tā, cik dziļš ir tas viss attālums aiz ķegļiem. Tur arī tas mainās no AMF uz Brunsviku, tur arī nedaudz, un vēl ir VIA tāda sistēma bowling, kas ir ļoti līdzīgs AMF-am, kur tie ķegļi leca vairāk ārā, bet viņi leca ārā vairāk tikai tāpēc, ka tur līdz pie tiem ķegļiem nav tas plakanais dēls, tur ir vairāk šāds ielocīts grāvis, tas ir raksturīts AMF-am un VIA, kur nav tāds taisnais. Jā, un tad tiem ķegļiem ir tendence vairāk izslīdēt no grāva vai kaut kā savādāk un lekt atpakaļ. Tas tā pa grāviem. Tur baigā zinātne nav, bet vienkārši tas tā informācija, kāpēc varbūt citās zālēs no to 10 ķegļu izceļ vairāk ārā, viņš vairāk nokrīt, citur ne. Tad ir tāda tēma kā kickback plates, pa ko neviens varbūt tik daudz nezina un nezina. Es viņu nosaucu pa ķegļu sānu amortizētāju bortu, jo, ja šis borts nebūtu, tie ķegļi nelidotu. To praksē var izjust, bet tad viņš ir jānoņem. Un tikai pateicoties tam, ka viņš tur stāv, es mēģināšu varbūt parādīt šajā bildē, šeit varbūt grūtāk ir redzēt, kur mums bija tas ķegļu galds, ja? Bet izskatās, ka viņš šeit ir tiešām noņemts, jo viņš parasti tāds brūns ir. Tad, kad viņš atstās tīri pret koku, viņš mazāk lec. Tā virsma parasti ir tāda, tā grūti pateikt, viņš tāds arī tāds finierīts, bet tāds nedaudz mīkstāks, un viņš no viņa labāk atlec tie ķegļi. Un citreiz, ja jūs brīnaties, kāpēc jums kādā zālē kaut kas neatlec, tā jau varbūt specifika no tā, kāds ir šis te sānu amortizators, cik vecs, un kad viņš ir mainīts, un kā viņš ir varbūt arī līmēts. Un arī lielā mērā tas varbūt ir atkarīgs no ķegļiem, bet ņemat vērā, ka ja viņš nebūtu, jums tie ķegļi nelidotu, tā kā viņi lido šobrīd varbūt Pepsi un Bolero. Tas ir tā. Un tad ir celiņi, kā tad viņi izskatās. Šie ir AMF celiņi. Gribēju parādīt, jo viņi izskatās savādāk. Varbūt jūs redzat, kas šeit nav. Elvija pateiks, ka šajā bildē nav uz celiņiem. Celiņiem, kas nav? Jā. Kas ir specifiski AMF-am. Ka nav tie tālē? Kā lai saka, tie tur... Jā. Kā tev lokatori bija? Jā, indikātori, rangefinderi. Jā, tie tur nav. Jā, un tu esi spēlējis uz tādiem celiņiem. Un pastāstīji pirmo reizi, kad tu uz tādiem spēlēji, kā tas tev palīdzēja, nepalīdzēja, vai vispār kāds bija tavs sajūts, ka tu viņus neredzi? Bija tā, ka pirmo reizi, kad es spēlēju, man bija tāda
pagaidi, man bumba kur pagriezās. Un tu mēģini saprast to punktu, un tad tu mēģini vilkt iedomātu līniju atpakaļ uz faulu līniju, lai saprastu, kur tev viņš beidzot arī pagriežās tā bumba, lai saprastu aptuveni. Protams, pirmajā momentā man bija tāds neliels pasteigums, kāpēc nav, jo es kādreiz, kad es arī spēlēju AMF-ā, tad es vairāk skatījos uz tiem rangefinderiem, nevis pie bultiņas vai kur citur, un tad ir tā, ka aizbrauc nav, un tev kaut kas pilnīgi jauns, tev uzreiz ir jāpielāgojas, un tad ir tā, ka ir jāpierod pie tā. Bet jā, tas AMF-am, kas ir tas vismaz, ko mēs daudz arī zinām, ka tie ķegļi mēdz lekt arī ārā, un tā viena no specifikām arī ir tāda, ka varbūt es kļūdos, varbūt ne, bet tie grāvi ir, kā lai saka, seklāki, kas arī nedaudz palīdz lektiem ķegļiem arī ārā. Jo Brunsvikam viņi ir tādi dziļāki, no kuriem ir grūtāk dabūt ārā visu kaut ko. Jā, tāpēc arī turnīros, kas notiek uz AMF saliņiem, bieži redzēs, ka metot pa ķegli viņš izlec ārā, un citreiz ir bijuši arī gadījumi, ka viņi atlec līdz pat spēlētājiem atpakaļ. Tā kā tā ir AMF specifika. Bet tā pa lielam vispārējais ir tas pats, bultiņas ir, doti ir, faulu līnija ir, un jā, vispārējais tas pats. Vienīgais arī tas, ka viņiem ir savādāk iezīmēt dēlīši, un šeit dēlīšus var vismaz sekot līdzi, uz kura dēlīša bumba izgāja pa labi vai pa kreisi, pēc krāsām, jo viņi ir ļoti specifiski un viegli ir pateikt. Piemēram, ja gribās bumbu uz 5. dēlīšu, tu redzi, kādā krāsā viņš ir. Vieglāk, protams, 4. ieraudzīt, ja? Viņš tāds gaišāks starp tumšajiem, vai arī 9, 10, 11, viņi arī gaiši. Un tad ir ļoti viegli orientēties, es trāpīju tajā zonā vai nē. Bet kā vēl spēlētāji mēdz orientēties attālumā uz šādiem celiņiem? Daudziem AMF-iem ir ātruma skaitītāji. Es tagad precīzi neatceros, kādā pēdā viņi bija, bet man liekas pie 45 pēdām. Bet daži spēlētāji arī skatās uz gaismām, kuras atspīd uz celiņa no pašiem ķegļiem. Un tā sarkanā gaismiņa, kas parasti ir. Un viņi arī aptuveni atspīd uz tām pašām 45 pēdām. Un tad, ja uz viņu skatās, tad aptuveni var pateikt attālumu. Tas tā, un šeit ir Brunsvika celiņi, te gan ir tāda varbūt netik izdevusies bilde, bet šeit ir tie tālie targeti. Bet mēs redzam, ka tas celiņu virsme ir jau savādāka. Viņa tā kā nedaudz savādāk spīd un nav varbūt pierasti klasiskā krāsa. Tāpat arī šajā bildē mēs redzam, šie arī ir Brunsvika celiņi, bet ir arī Brunsvika celiņi bez tiem tālākajiem targetiem. Ne, šis ir AMFs. Bet viņi mēdz būt dažādi. Un, kā redzam, šeit viss ir vienā krāsā, ir tikai līnijas un smuki balts. Uz tādiem arī ir interesanti spēlēt, jo, tu redzi to bumbu savādāk, un tad tu viņu mēģini lasīt savādāk. Un mēdz arī būt šādi. Šobrīd parādīšu daudz dažādas krāsas, kā mēdz būt celiņi. Arī neonā un bez neona. Jo celiņi vispār iedalās pa lielam tagad jau divās kategorijās. Ir koka un ir sintētiskie, un pārsvarā visur būs sintētiskie. Koka celiņi pasaulē palikuši ļoti maz, jo viņas ir ļoti grūti kopt. Bet pievēršam uzmanību uz to, cik daudz dažādu viņi mēdz būt. Šeit es atradu interesantu bildi, kur ir tālākie indikātori, bet viņi ir salikti ļoti tuvu kopā. Jā, šī bilde man likās ļoti interesanti, es gribēju viņu ielikt. Un it kā sākums tas pats 34 pēdas tuvākais, bet šeit ir sapludināts kopā tā otra līnija, kas nav tā kā parasti, kas sākās no tām 40 pēdām. Tāpēc likās interesanti, es gribētu redzēt, kā tajā zālē spēlēt, noteikti būtu ļoti dīvaini. Un tad ir tās dažādās celiņa virsmas, varam redzēt, cik daudz dažādi koka toņi mēdz būt. Un arī gan ar neonu, kā viņi spīd, nespīd, jo ir tiešām iegravēti daudz un dažādi.
arī dažādās krāsas, un es esmu arī skatījies tos pašus YouTube video klipus. Zilo es esmu redzējis, melni es esmu redzējis, un viņi tiešām izskatās interesanti. Es nezinu, vai uz viņiem notiek turnīri vai nē, bet viņi ir certificēti, uz viņiem drīkst rīkot turnīrus, bet es pieļauju, ka turnīrs varētu būt ļoti īpatnēji uz viņiem spēlēt. Jo acis mums ir pieraduši redzēt vienu, bet, kad skatās uz kaut ko citu, tad mēs savādāk nolasam bumbas.